grāmatas tev nenodrošinās nekādu izaugsmi, un es paskaidrošu tūdaļ, kāpēc. Tāpēc, tad, kad tu lasi grāmatu, tas ir tekstu, tas ir burtus, tas ir vārdus, tas ir kaut kas nedzīvs, kuram nav nekāda vibrācija, tu viņu lasi, un katrs vārds, katrs teksts, teikums, rindkopa ieslēdz tevī esošās asociācijas. Tu vienkārši sāc atražot sevī savas esošās asociācijas, kuras jau tevī ir. Katrs vārds, piemēram, tu izlasi par to, ka kaut kas grāmatā iet runa par bērnību, vai par skolu, vai par naudu, vai par kaimiņu, vai par peldēšanu, vai par riteni, ko katrs piedzīvojas bērnībā. Jūs katrs ieslēdzat sevī esošās asociācijas, un tas ir viss. Tas nav par to, kā viņas mainīt, kā mainīt skatu punktu uz šīm asociācijām. Tas ir tas, ko jūs ieslēdzat, un tas aktivizējās zemapziņā, tas, kas ir. Tieši tāpēc cilvēks var izlasīt tekstu, bet viņš viņu nespēja apzināties, ja viņam nav bijusi reāla pieredze. Piemēram, mēs no bērnības esam pieredzējuši to, kad kokos aug āboli, viņi krīt zemē, mēs viņus ēdam. Un ir dažādi veidi āboli, ir dažādas šķirnes un ir dažādas situācijas, mēs to esam pieredzējuši, vai ne? Bet iedomājieties, kad jūs neesat pieredzējuši, un tā kā kādreiz, piemēram, nebija apelsīni, nebija banāni, vai ne? Vai tās 100 grāmatas par to, kāda ir banānu garša vai apelsīna garša, spētu nodot šo te pieredzi? Piemēram, jums iedod izlasīt grāmatu par to, kā garšo banāns, vai ne? Jūs izlasat šo te grāmatu, vai ne? Un jā, man skaidrs, kā garšo banāns, man jautājumu principā nav, vai ne? Vai tas būs tiešām, vai tas būs vienkārši ilūzija, jeb ticība ilūzijai par to, ka tas tā it kā ir. Un tieši tāpat arī ar grāmatas, jebkuriem vārdiem, jebkuras situāciju par to, ka cilvēki jauc tekstus no pieredzes, vai tekstus no pieredzes. Un tagad uzmanīgi. Cilvēks dodās pie šīm grāmatām, pie kaučiem, transformācijas programmās, nevis lai iegūtu tekstu, bet lai iegūtu pieredzi. Tas nozīmē, ka šī grāmata, loģiski cilvēks, kurš ir ieguvis pieredzi, viņš uz pieredzes bāzes saraksta grāmatu. Un šo grāmatu pārlasot citam, viņš tā kā, es nekad neesmu ēdis banānu, bet, interesanti, jā, es tur tā kā interesanti aprakstīts par banāna garšu. Bet tādā pašā laikā tas ir priekš cilvēka, kurš to nav pieredzējis, ir tukšums. Tāpēc, ka tajā apakšā nav pieredze, nav zināšanas, tur nav vibrācijas. Un ņemot vērā šo te visu, vai ne, skaidrs, protams, kad grāmata un šī te pieredze var būt norādījums uz jūsu primāro pieredzi. Piemēram, tur ir ieteikumi, ko darīt, jūs to sākat darīt, un tā tad jūs varat pietuvoties kaut kādai nākamajai, jaunajai, konkrētajai pieredzei. Tieši tāpēc mentors, coach, pavadonis, cilvēks, ar kuru jūs sasaistaties, tā ir konkrēta dzīva vibrācija, ir konkrēta dzīva pieredze, kura var aizvest līdz tādai pašai dzīvei, vai daudz vienkāršāk var jums iedot šo te apzināšanos struktūru, ko uz doto brīdi mēs neapzināmies. Tāpēc, ņemot vērā pēc pieredzes, daudzi cilvēki, veiksmīgi cilvēki, bagāti cilvēki, pat miljonāri un miljardieri apraksta grāmatās savu pieredzi, bet parasti cilvēks nespēja viņu tā kā uztvert. Viņš kaut ko tur izlasa, viņš izlasa par to, kā garšo banāns, bet nekad nav dzirdējis, nekad nav redzējis, redzējis ir bildēs, bet nav izgājis tai pieredzēt cauri. Tas tā kā stāvējis pie riteņa, redz, ka visi braukā riteni, viņš it kā redz, kā tas notiekās, vai ne, bet viņš nav piedzīvojis to pieredzi, nav šeit sajūtas. Sajūta vietā ir tukšums, vai tikai vēlme to piedzīvot. Un šī te vēlme arī
tādā veidā arī sāk attīstās caur tieši ar pieredzi. Un tāpēc šie cilvēki apraksta tajās grāmatās, bet cilvēks, parasti cilvēks, kurš, strādā algotu darbu vai kaut kādā veidā izdomājis, kā apspiest savas vēlmes, viņš izlasa to grāmatu. Viņa prāts, viņa struktūra, viņa īslaicīga atmiņa, viņa racionālā domāšana parūpējās par to, lai šī pieredze izgaist viņa zemapziņā 2 līdz 3 nedēļu laikā. Tas tā parasti notiek. Tas tā kā pazūd kā nebijis. Tāpēc, kad cilvēki jauc, ko nozīmē zināšanas un ko nozīmē teksts.